apskatīties, skan mūzika, te viss ir tukšs, ilgu laiku tukšs. Vajag balsot par vienotību, tad būs vēl tukšāks. Paskaties, iznomā telpas. Es apskaties, redz, ka šeit arī ciet, viss. Un redz, mēs šodien neejam, šeit turistu nav. Kļūst par Rīgas mēra kāds tavs pirmais lēmums šajā sakarā? Es eju uz Rīgas domu, izlozēt kārtas numuru, ar kuru startēs partija Latvija pirmajā vietā vēlēšanās. Tu ļoti bieži runā par Vecrīgu un turismu, bet es domāju, ka daudz cilvēku mikrorajonos varētu pateikt, ko jūsu turisms man bedri pie mājas. Kāpēc Vecrīga un turisms ir svarīgi Rīgai? Visā pasaulē, visās lielajās pilsētās turisti ierodās pirmkārt uz pilsētas centru. Un redz, mēs šodien neejam, šeit turistu nav. Kāds var teikt, ka varbūt ne sezona, bet arī vasarā turistu skaits ir pietiekoši mazs. Un ja mēs apskatāmies, ja šeit ir Rimi veikals, kurš strādā, tad tūlītās mēs varam apskatīties, ko mēs varam piedāvāt turistiem. Šeit bija Double Coffee kafejnīca nesen. Redz, varam pieiet klāt, apskatīties, skan mūzika. Te viss ir tukšs, ilgu laiku tukšs. Bet kā tas var būt? Vecrīga, tas ir pats pilsētas centrs. Kā var būt šeit tukšas telpas, kur ir galvenās visas cilvēku plūsmas? Ko es varu pateikt? Ja? Vajag balsot par vienotību, tad būs vēl tukšāks. Vienkārši es aicinu visus tos cilvēkus, kas ilgstoši ir balsojuši par tām partijām, kas ir patreiz Rīgas domē pie varas, nebalsot. Balsojiet par Šlesaru, balsojiet par Latviju pirmajā vietā. Paskaties, iznomā telpas. Ejam tālāk, paskaties, parāda, kāda māja šeit ir. Šeit bija viens no pirmajiem restorāniem atvērts vispār vēl 80. gadu beigās. Šeit bija restorāns, te visu laiku bija dzīvība, visi ciet. Ejam tālāk, skatāmies. Neviens negrib nomāt šeit centrā. Atkal iznomā. Tas ir pats centrs, apskaties, redz, ka šeit arī ciet, viss. Viss pilsētas centrs, redz, ka ir doma. Šeit maiznīca strādā, jā, bet pats centrs, viss ir tukšs. Okay. Un tas, kas ir jādara, vienkārši ir jāizdara viss, lai tas atverās. Kad vērsim vaļā? Viss ir jāver vaļā. Vienāds īstais laiks. Es domāju, ka uz nākamā gada māju visiem šiem restorāniem ir jābūt atvērtiem. Ja turisti atbrauc, ir svarīgi, lai Vecrīgā viss būtu vaļā. Tu, piemēram, kļūsi par Rīgas mēra kāds tavs pirmais lēmums šajā sakarā? Būs ļoti daudz lēmumu, bet viens no galvenajiem lēmumiem būs atbrīvoties no 30% vismaz ierēģņu, kas traucē strādāt. Tie, kas ir aizsēdējušies Rīgas domē, tie, kas čakarē biznesu, tie, kas čakarē pilsētu, tie, kam nav idejas, ko darīt, vienkārši atbrīvoties no nevajadzīgiem cilvēkiem. Un galvenais ir, lai cilvēki ar pieredzi, tādi, kādi ir manā komandā, lai viņi var sākt ātri strādāt. Burtiski lēmumi būs jāpieņem jau pirmajā darba nedēļā. Varbūt tu vari tā īsumā šeit es tevīm, ja cilvēki varbūt stādīt priekšā katru, kas ir kas? Tā ir mana komanda. Andris Ozols vadīs investīciju attīstības aģentūru. Vairāk nekā 10 gadus būs Rīgas ekonomikas ministrs, atbildējis par ekonomiskiem jautājumiem. Karina Flaude, viņa ir vairāk kā 20 gadus strādājusi finanšu policijā, atbildēs par visiem koruptīviem un neizdevīgiem līgumiem, kas ir saslēgti patreiz. Jānis Geduševs vadīs Rīgas policiju ilgu laiku. Tad manā komandā viņš ir arī strādā un atbildēs par drošības jautājumiem. Vestards Rozenbergs, kas ir vairāk nekā 10 gadus Lanīdā strādājis, saistīts ar nekustamiem īpašumiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tādi cilvēki arī būtu domē pārstāvēti. Ringolds, Balodas, izglītība, kultūra, sports, kas ir ļoti svarīgi, lai tomēr viss tas arī attīstītos. Un Andrejs Klimentjevs, kas komanda atbildēs par sociāliem jautājumiem, jo pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm un citiem, kam ir vajadzīgs atbalsts, ir ārkārtīgi svarīgi. Jaunākais Rīgas domes deputāta kandidāts Piotrs Paļikarpovs, 18 gadi, mans palīgs, atbildēs par jauniešu jautājumiem.
Vladislavs Bartaševičs arī strādās pie mājokļu tēmas, lai to uzlabotu. Nu, un visbeidzot, Maija Armaņeva un Māris Mežalas, vai ne? Viņi atbildēs par visiem tiem jautājumiem, lai Rīgā būtu dzīvība, drošība un lai uz šejien braukt pēc iespējas vairāk cilvēki. Marketings ir vajadzīgs. Ja mēs nereklamēsim sevi, nekas nebūs. Tā kā ejam šeit galvenām trepēm. Pievērsiet uzmanību, kā šodien ir organizēta. Šodien tātad ir tika gaidīti daudz cilvēku, lai izlozētu vēlēšanu sarakstu starta numurus dažādām partijām. Paskatieties, cik daudz cilvēku stāv pie ieejas un nekas nekustās. Reku kaut kas sāk kustēties. Bet vai tas ir sākotnēji, vai šāda organizācija, tas vispār ir normāli? Latvija ir pirmajā vietā. Pauze. 9. vilnis.